Par liecību. Jā. Forši. Ļoti priecājos, ka mēs varam atkal būt kopā, un ka jūs visi esat šeit. Mēs tātad skatāmies mūsu Tēvs lūgšanas saturu un jēgu. Un ļauj man tikai pavisam īsi atgādināt, ko iepriekšējās reizēs esam runājuši un ko es liku priekšā mūsu pārdomām. Kā pirmais ir, ka šī lūkšana ir savā ziņā šokējoša, ja tā ir kādas atsevišķas reliģiskās tradīcijas lūkšana. Jo šeit, šī gadījumā tā ir, to kristieši pazīst, bet tur nav nekas tāds īpašs, tādā redzamā vai uzkrītošā veidā saistīts ar to, kas veido kristīgo ticību, gan tās mācība, gan tās praksi, jo šajā lūkšanā nekas tur nav ne par baznīcu, ne par pestīšanu, ne par grēku piedošanu, ne par elli. Tā varētu uzskaitīt visādi. Un arī, ja mēs ņemam vērā, ka tā ir, un pavisam skaidrs, ka tā ir lūkšana, kas ir veidot jūdu tradīcijā, jo šis lūkšanas leksika un forma ir pēc būtības ļoti pazīstama no tām lūkšanām, kas mums ir saglabājušās un kuras mēs šodien zinām, kas pieder pie šīs tradīcijas. Bet ar to tur arī nav nekas tāds īpaši ebrejisks. Pāris lietas. Mēs šovakar vienu no tām lietām varbūt tā vairāk redzēsim, jo mēs runāsim par to svētīt, lai top tavs vārds. Bet, jo šis vārds kā jēdziens varbūt ir tāds īpašs ebreju tradīcijā zināms, bet ne mūsu tradīcijā. Bet ar visu to tur nav ne par Toru, nemaz par sinagogu, vai par derību, vai par bauslību, vai atbrīvošanu no Ēģiptes. Nekas nav šīs lietas netiek tur fiksēts. Un tāpēc tas viens, ko es aprādīju, bija, ka patiesībā tā ir savā ziņā universāla lūkšana. Bet ne jau tāpēc, ka leksiski tā ir tāda neitrāla, bet tāpēc, ka tas saturs ir universāls. Un ko tas nozīmē, ka es tā apgalvoju, ka tas ir universāls saturs? Tādā nozīmē, kā es pagājušreiz teicu, ka mēs runājam par to vārdu tēvs, ka šeit ar to vārdu tēvs nav domāts pirmam kārtam mūsu ģimenes tēvs. Jo pirmam, kā jūs arī aprādīja, kaut vai pats savā gadījumā, man būtībā nav nekāda atmiņa no mana tēva, jo viņš tika aizvests un nošauts pietiekam agri, un es tāpēc viņu vispār neatceros. Vai arī mani darīšana bērniem, kur tēvi briesmoņi, un mēs neviens tāds tēvs negribam. Es esmu neskaitāms tēvs sūtījis pupās, jo viņi dara pāri savām sievām un saviem bērniem. Un dara pāri, tas ir maigi. Viņi iznīcina, izpost dzīves. Un bez tam mūsu kultūrā, un vienalga, vai mums tas patīk vai ne, tēvs ir saistīts ar patriarhiju, ar šo
seno un vecā derībā tas ir likām pārstāvēts, kur ir vīrietis ir dominanti un sieviete ir turpat nulle. Un arī viņi ir piesieti un kalpināti visdažādākos veidos. Nu, tam ir savi kultūra vēsturiski iemesli, bet un tie iemesli daži arī starp citi pozitīvi. Un arī mēs nevaram vēsturi, tāda kāda viņi ir. Bet no tā viedokļa arī, no šī feminisma viedokļa, mēs varētu teikt, nu, mēs te piesaucam un kaut kā iekrītam atpakaļ kaut kādā patriarchālā tonī. Un trešais ir, mēs visi zinām, un mēs tik daudz zinām no teoloģijas un no reliģiskās mācības kopumā. Dievs nav vairāk tēvs, kā viņš ir māte. Viņam nav piemērotāks vārds tēvs, kā piemērotāks vārds, tikpat piemērots vārds māte, vai vecāks, un neviens vārds nav vairāk Dievam atbilstīgs nekā kā cits vārds. Ja mēs tā ņemam, vienkārši izvēlamies kādu vārdu, kā apzīmēt Dievu, neviens vārds neatbilst Dievam. Mēs vienkārši nezinām, kādas vārdas lietot, lai mēs par Dievu runātu. Un tāpēc jau mēs zinām, ka ebreji vispār Dievu vārdu neņēma mutē. Jo tas nebija iespējams. Ja tu sāc izrunāt šo vārdu, tu ieeji lielās muļķībās un absurditātēs. Un tāpēc šis vārds līdz šai dienai mums ir nezināms. Mēs nezinām, kā tas vārds, kas tika iedots ebrejiem, tika sveiks. Sveiks, jā. Tu vari tur nolikt, jā? Liels paldies tev. Jā. Es jau tev pazvanīšu, ja? Jā, paldies. Un tāpēc, kā tad mums saprast šo vārdu tēvs, mūsu tēvs debesīs? Es pagājušajā reizē mēģināju to sasaistīt ar Bībeles tekstiem, kas mums parāda, kā tēvs, šis vārds tēvs ir saprasts vecā derībā. Un tas nav tā ģimenes tēvs, tas ir saimes, kopīgais saimes tēvs. Un tas nozīmē, ka šajā vārdā tēvs ir tikpat lielā mērā iesaistīt saimes vecāku, mātu un tēvs. Un to mums, ja mums būtu laika, mēs jau esam skatījušies, bet mēs varam paskatīties Bībelē, ka abi vārdi, tēvs un māte, ir turēti paralēli un sasaistīti, kā šīs saimes lielais, atbildīgais saimes tēvs. Un kas ir tā saime? Saime ir viss radība, visa pasaule. Un Dievs ir radījis šo saimi, lai mēs tajā, lai tā būtu tādai, kur var cilvēki laimīgi katrs atrast vietu un dzīvot labi. Un kā es jums teicu pagājušā reizē, tas ir, tāds ir Dievs, sveiks, tāds ir Dieva nodoms, bet ja mēs tā paskatāmies pasaulē, tā nav tā reālija. Tā reālija pavisam citāda. Šeit viss ir kā sliktā saimniecībā. Un kāpēc? Jo mēs paši, un tagad nemeklēsim iemeslus, bet mēs paši esam sakārtojuši, esam nonākuši pasaulē, kur viss ir ļoti greizi. Nu vienkārši tā nevar būt, kā pie mums ir. Nu tas nav, te jau nav jābūt kaut kādam milzīgi dziļi domājošam sociologam vai psihologam vai kaut kādam filozofam. Vienkārši pasauli ir atžgārna. Te ir kari, te ir bats, te ir nenovīdība, greizsirdības, naidi, postīšanas un galvenais netaisnība.
Un viss vecā derība, ja nu viens ir, kas ir viss vecās derības saturs, tad tas ir, ka Dievs necieš netaisnību. Un tā netaisnība ir tā, ko mēs strādājam, nevis ko Dievs strādā. Mēs kaut kā iedomājamies, nu viņam vajadzēja to savest kārtībā, lai tad viņš ar savu saimi tiek galā, lai viņš ar savu saimniecību kaut ko labāk izveido. Bet Bībeles redzējums ir, ka mēs esam atbildīgi par to, ka viņš mūs ir aicinājis, un mēs esam līdz atbildīgi, ka tā saimniecība tikt sakārtot beidzot pēc viņa prāta un vēlēšanās. Un tāpēc Dievs, visa lūkšana un Dieva attieksme ir šāda, lai mēs iesaistamies un uzskatām kā savu galveno uzdevumu sakārtot, dzīvot un strādāt un darīt visu, lai atkal būtu taisnība pasaulē un cilvēku attiecībās, lai nebūtu daži pārēdušies un citi neēduši, lai dažiem nebūtu jācieš karš un citi var mierīgi dzīvot mieru un tā tālāk un tā joprojām. Nu, tas ir tas konteksts, un starp citu rādītājs tam kontekstam ir, ka šī lūkšana tiek ievadīta nevis mans tēvs debesīs, bet mūsu tēvs debesīs. Un tas jau vien ir rādītājs, ka šeit ir runa nevis par kaut kādu atsevišķu manu Dieva attieksmi vai manu lūkšanu, lai gan mēs, protams, varam šo lūkšanu tādā veidā lietot, un tas ir ļoti skaisti, ka mēs tā darām, bet patiesībā tā lūkšana ir domāta, lai mēs iesaistītos tajā kopīgā uzdevumā, mūsu tēvs debesīs. Un te nav runa par kristiešiem, kad Jēzus šo lūkšanu runāja, neviens kristies vēl nebija, kristīgā baznīca nepastāvēja. Tā bija lūkšana visiem, mūsu tēvs debesīs. Es arī aprādīju, lai vēlreiz atgādinātu, ka arī šī lūkšana, tāpat kā visa ebreju stilistiski veidotā dzeja, ir veidot uz paralelismu pamatā. Mēs jau skatījāmies Lūkas evaņģēlijā, mēs redzam, ka tur nav nekāds paralelisms. Bet kāpēc nekur pasaulē neviens nelieto Lūkas evaņģēliju versiju? Mēs tikpat labi varētu to lūgt dievkalpojumos. Bet neviens to nelieto. Jo mūsu estētiskā un izjūta, vajadzība, lai mēs atceramies, ir paralelisms. Un mēs tāpēc ļoti atsaucamies un atceramies, tāpēc, ka lietas ir sakārtots un balansēts. Nu, es jau zinu modernā dzēja un es zinu moderno mūziku, ka tur viss ir taisni tīši prāt šķērsām, lai nekas nebūtu sakārtots un balansēts un izlīdzināts. Bet, ja jūs sēžat koncertā, modernās mūzikas koncertā, jūs negaidat, ka beidzot būs viens akords, kas viss savēl kopā un nevis man jāsēž. Mans sievas, mans švāgars bija violnieks ievērojumā orķestrī. Un es viņam par šo lietu prasīju. Es teicu, jūs tur spēlēt Beethoven, Mendelssohn, Bach, Schubert, Mozart, un jūs spēlējat Cage un Stravinsky, un Stravinsky vēl nav nekas moderns, bet, teiksim, Massenet, ko mēs piesauksim, Boulez. Ko jūs orķestrā domājat? Viņi saka, mēs sakožam zobus un gaidām, ka mēs tiksim pie īstas muzīkas. Tā ir. Tā ir, vai? Nu, redz. Un tāpēc jādomā par to, kāpēc mēs tad šito strīķiešanu baigi piekopjam. Un man vienmēr fascinē, kā auditorija, kas nosēž tur sakostiem zobiem 2 stundas un tad aplaudē kā trak. Es tā domāju, ko viņi izdomā? Viņi baigie liekuļi, viņi ir
Es jums pateikšu, kad man patika, kad es biju šausmīgi iemīlējies. Un ka bija šāds mīlestības pārdzīvojumā tāda asāk brīži, teiksim, kaut kāda nav vairs saskaņas vai ir kaut kādas ilgošanās, ka tas viss tika sakārtots. Tad es atceros, ka es braucu ar mašīnu un klausījos muziku un tur spēlēja izgāja no galvas Krievu modernā vienalga, es tūlīt atcerēšos ļoti moderna muzika, tāda disonants, protams, kur nav nekāda ne tonalitāte, nekas, viss tur iet vaļā un tā. Un man bija tāds noskaņojums, es domāju, ka vēl varētu šausmīgāk tos, ka varētu vēl briesmīgāk, jo nav pietiekami, ka viņš vēl varētu kaut ko tur tā ielikt iekšā. Un tā. Tāda brīži ir varbūt, kad tu tā jūties pilnīgi tā, ka vajag, tad tā muzika varētu kalpot un tā, bet es domāju par to lielo 1000 cilvēku auditoriju, vai viņi visi tur tādā stresā un uzvilka, ka tā modernā muzika ļoti uzrunājoša, ja tas ir tikai tā, es pieklājums. Katrā ziņā ebreju literārais stils ir šis ļoti balansētais paralelisms, kas nav balansēt tādā ziņā, ka tas ir tāds salkan atkārtošana un tāda viegla atsaucas un tā tālāk, kas, protams, ir nederīgas arī šodien, bet kur viena rinda gandrīz atkārtot to pašu, ko iepriekšēji teikusi, bet drusku citādāk. Un es jau jums rādīju piemērs, un varbūt mēs to vairs nedaram, tam kungam pieder zeme un viss, kas tur ir, zemes virs un viss, kas tur dzīvo. Šeit ir divas rindas, kas tā paplašina to telpu, to ideju un satur telpu. Un tēvreiz, kā Matejs to ir izveidojis, un tāpēc mēs to arī tā lietojam, un tā ir vienīgā versija, ko mēs lietojam, ir šī ļoti savienotā. Vārds, valstība, prāts, maize, grēki, kārdināšana. Un kā es jums teicu pagājušā reizē, kā mājas darba, padomājiet, kā tur ir tā sasaist starp vārdu un maizi, valstību un grēki, prāts un kārdināšana. Un tas ir pilnīgi, viņi ir tā kā, un tas ir tā tieši domāts, lai mēs tā saredzam šo simbiozi starp tiem. Bet mēs tā neskatīsimies, lai gan es to visu paturēšu prātā katrā brīdī, kā ir šīs paralelās rindas, 3 un 3, ar ievadu tēvs un ar nobeigumu, kas ir dažos tekstos nemaz neparādās un kas ir arī pilnīgi liturģisks, jo tev pieder valstības spēks un gods, tas tāds liturģisks nobeigums. Un kā es jums teicu, otra vieta, kur šī mūsu tēvs parādās, ir Didahē, kas ir teksts, kas parādās 1. gadsimtā, kur gandrīz tā kā Matejam, arī tā ļoti balansēta un viss tas pats, kas Matejam praktiski. Bet visinteresantākais, un tad es būšu beidzis savu ievadu, ir, ka mēs redzam atspulgu no šīs lūkšanas sen pirms evaņģēlijs tika uzrakstīts. Un tas ir agrākajos tekstos, kas ir Pāvila vēstulēs. Un Pāvila vēstulēs ir, kā jūs atceraties, pa vietām Pāvils atsaucās uz Abba tēvs. Un šeit nevar nedzirdēt, ka tas ir bijis, kā Jēzus ir runājis. Un tāpēc arī šai tekstā ir paturēts, kas ir grieķu teksts, ir paturēts aramiešu
izteiciens, kas ir, ja mēs viņus apstulkot, viņš būtu tāds dumšs. Tēvs, tēvs. Bet taisni tāpēc, ka tas ir Jēzus balss, tur tiek dzirdēt. Abā tēvs, Pāvils tā saka, abas lietas, jo tas ir tieši nāk no Jēzu. Tas ir viņa runas veids. Un tas ir šajā lūkšanā, tātad ar to pirmo rindu izteikts mūsu tēvs debesīs. Abā. Abā, kā jau mēs visi zinām, ir nevis tēvs, bet ir tētis un vēl ļoti familiārs izteiciens. Bet šovakar paskatīsimies uz to pirmo rindu. Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Ja mums būtu grieķu teksts priekšā, jūs visi varētu tikpat viegli sekot kā jebkurš cits. Jūs redzēt, ka šie pirmie 3 teikumi, svētīts top tavs vārds, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Jūs redzat, ka grieķu valodā viņi ir pilnīgi identiski veidot, formā, strukturēt. Un es jums nolasīšu. Jūs dzirdēsiet, kā tas grieķu valodā ir nāk pilnīgi, jūs uzreiz dzirdēsiet, tāpēc, ka jūs es pieņemu vairums neprot grieķu valodu šeit, jūs dzirdēsiet šo ļoti formāli sakārtoto skandējumu, kā tas izklausās. Tātad mūsu tēvs debesīs, un tad nāk šie 3 teikumi. Hagiestheto, to uranosou, altheto, he basileia su, althete, he basileia su, genestheto, mēs nevar lasījām, lai nāk, un tu ieradies Dagnī. Jā, mums kaut ko tur jādara, tam durīm viņas tur milzīgi. Tātad, hagiestheto, eltheto un genestheto ir tie 3 darbības vārdi. Un viņi ievada katru rindu. Katra rinda tiek tādā veidā ievadīta. Hagiestheto, to uranosou, eltheto, he basileia su, un genestheto, to thelamā su. Un jūs redzat, šie 3 darbības vārdi ar šo visiem ir tas beigdaļas theto. Un bez tā, ka jūs tad dzirdat, kad grieķiski viņš ir drusku tās vēl strukturētāk nekā mēs latviešu valodā sakam, lai nāk tavu valstību, tavs vārds, lai tiek. Šeit tā darbības vārds visiem ir sākumā, un tas tāda ritmis balans. Bet galvenais ir tā galotne theto visiem 3, un arī, starp citu, otriem 3 teikumiem, tās ir pavēles. Nav lūkšanas, prasīšanas veidā, bet pavēles. Tas kurios ir, kam tiek pavēlēts. Kurš pavēl kam? Ko tad mēs to lūkšanu lūdzam? Kam mēs pavēlam? Sev? Dievam? Vai varbūt abiem? Tad dīvaini, mums tad par to jāpadomā. Sveiks, lūdzu. Paņem krēslu un pieliec šeit ēsterē blakus. Nē, jā. Droši.
Ja, kam ir šīs pavēles izteikts? Tas nav Dievs kaut būt tavs vārds godāts. Mēs tā atstāsim viņas vaļā. Tas ir tā kā mācītāji, tā kaut kā retoriski kaut kur, lai tas viss notiek, un mēs nezinām, kam viņš to uzrunā, bet šeit ir taisn pavēles. Un mums tā jāpadomā, kuram tiek dots rīkojums? Kas dod kam rīkojumu? Lai vārds tiktu godāts. Kā tas būtu? Vai svētīts? Pareizi, jo tad jau nav nekās lai nāk tā. Tā nav. Nē, nav. Tā tad lūdzu tagad normāli, tā kā ir. Tā kā ir? Jā. Ir svētīts tavs vārds, jo viņi ir pasīvā. Tas ir ciešamā kāda divi no tiem darbības vārdiem. Ir lai tu svētītu viņa vārdu, lai tur nāktu viņa valstība, lai viņa prāts notiek. Tas ir kā tas ir. Tas ir kā tas grieķu valodā skan. Lai notiek prāts. Svētīts vārds. Valstība, lai būtu. Tas ir daudz labāk. Jā, šeit nav tā mēs tā ņem, kaut ko. Un to ir vērts ļoti pārdomāt, ka mēs šo lūkšanu lūdzam. Mēs patiesībā izsakam pavēles. Kam? Sev? Es ceru, varbūt. Varbūt Dievam. Varbūt abi tiekam nostādīt uzdevumu priekšā. Man jau liekas, ka sev. Sev? Tas tā pārliecība, lai būtu. Citā vietā kaut ir, ka... Mēs tā sarunājamies ar sev. Nedomājiet, ka šaubīgs lūdzējs kaut ko saņems. Citā vietā teikts. Šaubīgs lūdzējs. Nu jā, ka tad ar pārliecību, lai tas būtu ar pārliecību. Man liekas, tur iebrauc. Jā, tas ir jā. Salīt, svētī vārdu. O! Nu? Jā. Tu piekrīt, jā? Beidzot. Labi. Tā tas ir. Ja es bērniem tā šaubīgi saku, nu laiks iet, viņi tā nekustās vēl. Un man arī patīk stils. Intonācija. Arī patīk. Jā. Svētdien tā. Nav pa šēpu. Mums Pildi jums arī labs. komandas, mums nodot komandas. Jā, labi. Bet nu tad pievērsīsimies tam teikumam svētīts, lai top. Kā mums ir Bībelē jaunā tūkojuma? Starp citu, mums bija liels debats par šo tūkojumu. Lietotās vārds. Nu redz, tas tā izpļudina, vai ne? Devītā. Svētīts, lai top tavs vārds. Jā, tulkotāji šeit drusku zaudēja nervu. Mēs tā saprotam, ka te drusku var iet. Bet
viņi uzskatīja, ka tas tāpēc, ka Romas katoļu baznīca ir izdarījis lēmumu, ka sievietes tiks ordinētas 40 gadus atpakaļ, bet vēl gaidījis kāds 20 gadus, lai to varētu paziņot ticīgajiem, lai viņas netraumētu. Un tulkotāji tāpat, tulkotājiem tāpat trūkst nervu kaut kāds tā, vai ar šiem lai, tie lai nav tik efektīvi, ne? Ka es tā sāku domāt, pat ir pareizi, vai ne? Tie lai tā drusk. Tāds vēlējums tā. Jā, kaut vai. Būtu labi. Būtu labi. Jā, kā tu teici angliski, tas apmierina mūsu estētiskās tādas. Jā, tā. Labi, bet sveitīts tavs vārds. Šeit ir 2 vārdi, kas abi ir problemātiski. Ko nozīmē sveitīt un ko nozīmē vārds? Tā vārda problēma nav tik liela, kā tas jautājums par to sveitīšanu. Bet sāksim ar vārdu. Es jums izlasīšu, jo jums nav vecās derības teksts no jaunā tulkojuma. Šeit pazīstam notikumu, kas ir tāds centrāls notikums 2. Mūzes grāmatā, 3. nodaļā, kur Mūzes saņem Dievu vārdu. Mūzes ganīja sava sievastēva Midijāna priestera Jetrus avis. Viņš zina avis pāri tuksnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba. Un uguns liesmā viņam parādījās kunga eņģelis no ērkšķu krūma. Viņš raudzījās un redzi, ērkšķu krūms dega ugunī, bet nesadega. Un Mūzes teica, pieejuši vēl apskatīt šo lielo parādību, kāpēc ērkšķu krūms nesadega. Un kungs ieraudzīja, ka viņš nāk klāt, lai redzētu, un Dievs sauca viņam no ērkšķu krūmu vidus Mūzu, un tas teica, es te. Tad viņš teica, netuvojies, noauņ sandals no savam kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Un tad ir tāda saruna ar Dievu, un tad ir pavēle Mūzum. Un tagad, ej, es tev sūtīšu pie faraona, un tu izvedīsi manu tautu, Izraēlu dēlus no Ēģiptes. Bet Mūzes teica Dievam, kas es tāds esmu, ka man jāiet pie faraona un jāizved Izraēlu dēlu no Ēģiptes. Un viņš teica, es taču būšu ar tevi, un šī tev būs zīme, ka es tevi esmu sūtījis. Kad tu izvedīsi tautu no Ēģiptes, jūs kalposiet Dievam šajā kalnā. Bet Mūzes teica Dievam, redzi, es atnākšu pie Izraēlu dēliem un teikšu tiem, pie jums mani sūtījis jūsu tēvu Dievs. Bet viņi man jautās, kāds ir viņa vārds? Ko lai es tiem saku? Un Dievs teica Mūzum, es esmu, kas es esmu? Un viņš teica, tad saki Izraēlu dēliem, esošais mani pie jums ir sūtījis. Un tā tālāk. Un Mūzes jau protestē, viņš saka, tas nav īsts vārds, tas neizklausās pēc vārda. Es domāju, ka viņš teica, ka faraons īsti nepieņems un nesapratīs, bet tā tas palika. Tas vārds ir, es esmu, kas es esmu. Mēs saprotam no tā, pat mēs nezinām, pat kā tulkots, starp citu. Tikpat labi tulkojums varētu būt, es būšu, kas es būšu, vai vēl visam citu variantu. Bet ko tas nozīmē? Tas neko nenozīmē. Es esmu, kas es esmu. Tas nozīmē, tev nebūs zināt. Es nevaru tev neko pateikt. Man nav nekāds apzīmējums, man nav nekāds vārds, man nav nekas, ko es varu tev pateikt. Tas ir patiesībā, ko šī atbilde Mūzem saka. Un kā mēs zinām, ka Izraēla jūdu tradīcija tad arī saņēma
tādu īpašu personu vārdu Dievam, ne sugas vārdu. Dievs ir sugas vārds. Dievi, visur pa labu un pa kreisi. Latviešiem ir Dievi un vāciešiem ir Dievi un visādiem ir Dievi. Tā kā Dievs nav ekvivalents tam, kas ir vecā derībā, kas ir personvārds. Bet mēs zinām, ka šis personvārds bija tik svarīgs un svēts, ka to nevarēja neviens ņemt mutē. Un tas nebija izrunājums, un tāpēc mēs līdz šai dienai nezinām, kāds šis personvārds ir izrunājams. Un jūs saprotiet, ka sinagogā un citos svētku reizēs jālas Bībele vai svētie raksti, Tora, un šis vārds parādās tekstā, bet lai viņi neņemt mutē, lasot, to aizstāja ar citu vārdu, Adonai, un šis vārds nozīmē tulkojumā kungs. Un tāpēc visās mūsu bībelēs ir kungs. Daudzās citās valsts valodās tas vārds kungs tiek rakstīts ar citu šriftu. Piemēram, angļu valoda, vācu valodā, spāņu valodā un tā tālāk. Latviešu valodā jaunā tulkojumā kungs ir tajā pašā ortogrāfijā kā vispārējais teksts, tā kā varētu domāt, ka tas vārds kungs tur parādās. Bet lai lasītāji zinātu, piemēram, angļu valodā, ka vārds kungs nav kungs, tas ir ielikts, lai nebūtu jāņem uz mēles vai jāmēģina izbalsot līdzskaņas burtus, tur tad lasītājs saka kungs. Un tāpēc arī mūsu tulkojumi liek iekšā kungs. Bet šis ir tas personvārds, ko Dievs pats deva tautai, un tas ir tas vārds, par kuru ir, protams, runa. Ko nozīmē vārds? Vārdam ir divas nozīmes, ka šeit ir teikts svētīts vārds. Vārds ir, protams, identitāte. Sapcīt, ir ļoti interesanti, ka mums visiem ir mūsu vārds jau tagad, bet tas nav mūsu īstais vārds. Ļoti skaisti atklāsums grāmatā ir teikts, ka mums visiem ir vēl viens cits vārds. Un tas vārds jau tiks uzrakstīts uz balta akmens, un mēs vienā brīdī dabūsim savu vārdu, savu īsto vārdu, kas viņš tāds ir. Bet, mums jau šobrīd ir tie vārdi, un kā visi mācītāji zina, ka pie kristīšanas notiek visādas dīvainības. Es pats esmu nokristījis bērns citā vārdā, nekā man vecāki bija lūguši, un tad viņi ātri man čukst, nē, nav Jāzeps, ir Jēkabs vai kaut kas tāds, un tad es vairs nevaru atkāpties, un tad viņam ir divi vārdi. Nāk līdz divu vārdu turpin, un dažās konfesijās, piemēram, pareizticīgie, un dažreiz arī pat Romas katoļi, tradīcijā ir, ka priesteriem nepatīk tie vārdi, tādi vārdi, kas nāk no televīzijas, dažādiem uzvedumiem, tad priesteris tīši prāt ieliek otru vārdu, lai būtu skaidrs, ka tas īstais vārds ir jau tagad citāds, nevis Audrey. Šeit nav neviena Audrey, vai ne? Vai kas tagad ir tie Heather un šādi te. Es nevaru nekad, mūsu mājās ir tagad Džēda. Es vienkārši nevaru atcerēties šo vārdu. Es skatos to meitenīt un man visu laiku jādomā, kaut kā man neiet galvā iekšā Džēda. Džildu un visādi sauc, es tur nevaru atcerēties. Nevar atcerēt Džēda, jā, man... Nevar nosaukt kaut kā citādā. Bet kalendārā jau nav taču, vai ne? Džēda? Jā. Džēda, viņa nevis Džēda. Kā? Džēda. Džēda? Tu te Džēda. Tu redzi, cik kādas man problēmas ir. Džēda, jā.
Džēda. Es savukārt visu laiku nezinu, kāpēc to Lūkas sauc par Valteru. Es viņu saku Valters, un es nevaru arī saprast, kāpēc viņš ir Lūkas. Man vienmēr ir Valters viņš. Viens no tiem piecīšiem. Bet kāpēc viņš ir Valters? Es nezinu, kāpēc. Es viņu vienmēr uzrunāju Valters. Man jūtas. Vai jums kādam ir vēl otrs vārds, kas kaut kā tik uzdāvināts netieši? Kristīna ir otrs vārds. Un kas ar to notika? Pareizticībā. Nu, redz. Ko tas dod? Es nezinu. Amanda. Kas bija vainas ar Amandu? Viņam nepatīk, ja? Nav tajā svētā kalendārā. Bībelē, jā, vajadzīgs ir tajā. Un kas ir tavs otrs vārds? Anna. Nu, redz. Traki. Nē, tā Anna ir ļoti laba. Es domāju, tu esi Anna patiesībā, Amanda. Aizmirst to Amandu. Bet tad īsti cilvēks nezina, man liekas, kas viņš īsti ir. Divas dabas tad viņam sanāk. Ar manīm viss ir kārtībā. Man māsa arī Dagnī, bet es domāju, ka tev var vajag otru vārdu, Dagnī. Negrib. Tu neņemt no manas otru vārdu, ja es tev tagad. Nē, nu ir tā. Kaut kā sarunāt. Jā, tā. Bet mums ir īstais vārds kaut kur vēl. Dievs mums to dāvinās pateiks, kas tas ir. Starp citur arī teiks, ka mums ir jāiemācās dziedāt pareizi. Ja mēs nemācīsim dziedāt īsto dziesmu, arī nekas nenotiks. Man tāds jautājums, kāpēc taisam tie 3 burti? Kāpēc ne citi? Vai 4 burti. Nu, tas Y, ja? Tas Y, Jā. H un tā. Neviens nezina, Es kāpēc. neredzu tik tālu. Un divi, Nav jāredz, tas neko tev nedos. Bet tas ir tā kā tāds simbols, tā kā Japāņiem. Nu, Nē, tie ir burti, tie ir līdzskaņi. Nu, līdzskaņi, bet tātad, ja tie ir senebreju, Līdzskaņi, īsti burti, vienkārši burti. nu, viņus kaut kā izrunā. Jebko. Neizrunā. Neņem mutē. Neņem mutē. Kā viņus var izrunāt, ja neņem mutē? Un pats kādus neraksta. Kristieši, un ir tūkojumi, kas, piemēram, burto un piesaka, ka viņi varētu izrunāt, zinām, veidā. Es jums neteikšu, kā to izrunāt, bet tas ir tikai tāds minējums. Tāpēc jau ir tie strīdi ar Jehovas lieciniekiem, ka viņi ir pārpratuši, viņi ir ielikuši vēl cits burts no Adonai šim vārdam, un tas sakombinējuši tādu saņurcījuši. Bet šeit ir tas vārds, kas nav vārds, un ka mēs nezinām, kas Dievs ir, jo svētais Dievs nav vārdā nosaucams. Viņam nav vispirms šī bijība un atturība, bet otrkārt mēs vienkārši nezinām, kā viņu apzīmēt, kā viņu nosaukt vārdā un tā tālāk. Un kāpēc? Nu, iemesls ir ļoti vienkārši. Tas ir tā. Man sieva to praktizē. Viņa aiziet pie Rīgas policijas priekšnieka, es nezinu, kā viņu sauc, bet es lietošu tagad vienu vārdu, un saka, Andri. Vai draugi, vai ne? Jā, vai arī, ka mums ir strīdi ar dažādiem ministriem un tā tālāk. Viņi nekad viņus nesauc. Ir viens ļoti slavens gadījums, kur viņi arī tā familiāri uzrunāja viens ministrijas darbinieks, un tā ministrijas darbinieks teica, jā, ziniet, Dzenīškundas, tas jautājums ir grūtāks. Un tad es neatkārtošies to personu, varbūt tas viss izskanēs kaut kur, un tad Sandra pārgāja, jā, nu, ja es esmu Dzenīškundas, tad jūs arī esat, un tad viss kā šitādā formālā. Bet kas ir šis veids, ka mēs uzrunājam ar personu vārdu, ar mums vārdu? Mēs uzreiz esam nostādīti vienā līmenī, mēs esam blakstāvoši. Un, ka šis vārds ir svēts, tiek turēts, ka mēs pat viņu neizrunājam, tas ir viens veids, kā mēs atturamies no šīs familiārās
čalošanas un dievvārda vietā un nevietā lietošanas. Un man jāsaka, man ļoti nepatīk tas latviešiem nav šī smalkjūtība. Citās piemēram, Angļiem ir smalkjūtība ar šo vārdu. Viņi arī, protams, saka, oh God, bet tas ir tā moderni, tas ir televīzijā. Bet publika nesaka, viņi pārveido šo vārdu God. Sveiks! Forši! Paldies tev! Kā iet? Labi. Nāc un piebiedrojies mums kādu vakaru. Labi. Paldies tev. Visu labi. Angļi pārveido šo vārdu. Piemēram, viņš saka gosh, golī. Protams, tas vairs nav moderni, tas tā jau ir novecojis. Bet viņam ir viss goodness. Lai izvairītos no vārdu God. Tie visi ir vārdu God atveidi. Golī, gosh, goodness, G, tas viss ir God. Latviešiem mēs tā bez kautrēšanās saka, ak tu Dievs, ak tu Dieviņa. Varbūt labāk būtu teikts velns ar ārā, bet mēs šito Dievu vārdu lietojam. Un tā ir tāda čalošana. Un mēs jau nevaram pēc tam, ka mēs esam teikuši ak Dieviņi vai ak tu Dievs, vai ka jau mēs esam izteikuši ak tu Dievs trallā, tad jau Dievs trallā, tad viss ir garām. Mēs nevaram tajā pašā laikā tad arī vēl to Dievu vārdu turēt kaut kādā svētumā vai godināt vai noturēt viņu kaut kādā cieņā. Bet tas vārds netiek dots, jo tad mēs kontrolējam un nosakam, kā mēs ar viņu apiesimies. Tad Dievs ir pakļauts mūsu klasifikācijai. Tad Dievs kļūst par kategoriju mūsu domāšanai. Tad viņš ir kaut kāda instants, kaut kāda mūsu prātam un mūsu apziņai iestādīts kaut kur mūsu sistēmā iegrožots un nokontrolēts. Jā. Tad nebija konkrēti jūtas svētku, kuros virspriesteris ņēma mutē šo Dievu vārdu. Un kāpēc? Kāpēc viņš to darīja? Jā, kāpēc viņš to darīja? Viņš to drīkstēja darīt. Kāpēc viņš drīkstēja darīt? Kāpēc viņš to darīja? Es tev pateikšu, kāpēc. Jo šajā vienā svētku dienā, tai vienīgā vienā svētku dienā, kad viņš var ieiet vissvētākā vietā, viņš ir Dievs. Viņš ir viņš vispirms ir Dieva eņģelis, un tad viņš nāk kā Dievs pie savas tautas. Viņš nāk no vissvētākās vietas, kā nāk Dievs pie savas, uz savu pasauli. Un, kad Dievs ir šeit klāt, šajā vissvētākā dienā visu sakārtot atkal. Viss ir piedots un viss ir nostādīts. Un augstais priesteris ir tas, kas tajā brīdī nav augstais priesteris. Un to, ja mēs redzam jaunā derībā, kā tas tiek viss raksturots, viņš ieiet un izdara, viņam par viņu tiek izdarīts upurs, lai viņš varētu iznākt ārā kā Dievs. Viņš citu arī uzvelk baltu tērpu, pavisam citu tērpu. Un tāpēc tai vienā dienā viņam ir šīs tiesības ieiet. Un atcerieties visu to bagāto simboliku, kad Jēzus augšām celšanās šis priekškars uz vissvētāko vietu tika pārauts, un vairs nav tā vajadzība, ka augstais priesters iet templī, jo templis arī vispār vairs nav, un tagad iztēlo priekš mums Dievu, lai viņš atnāk pie mums, jo Jēzus ir atnācis un šī pieejamība un sasaist ir konstant un pilnīga. Un tāpēc tajā brīdī,
viņš ir Dievs. Viņš runā par sevi, viņš nerunā par Dievu. Tas vārds ir viņa, tas vārds, ko viņš lieto kā Dievvārds, ir viņa vārds. Ir Dieva vārds, viņš pats ir Dievs. Tā ir tā kopsakarība tajā gadījumā. Bet tas ir labs atgādinājums, jo tas arī parāda, cik konstant šis vārds ir tikai Dievam. Tas nav mums. Nekā augstais priesteris to lieto. Viņš to lieto ne kā cilvēks, bet kā Dievs. Viņš ir Dievs. Jesajas grāmatā ir manas domas nav jūsu domas, un man ceļi nav jūsu ceļi. Un tam līdzīgi mēs varat atrast pa labu un pa kreisi neskaitams teksts, kas šo starpību starp mūsu sapratni un to, kas ir Dievs, tiek noturēts ļoti atšķirt un atdalīt. Bet es vēlreiz atkārtoju, vārds nozīmē gan identitāti, gan reputāciju. Identitāte un reputācija. Mans vārds ir mana reputācija. Un ja mums ir cik slikta reputācija vai cieņa vai gods, mūsu vārdam Anglijam ir tāds skaists izteiciens. Viņa vārds ir dubļi. Vai viņa vārds ir dubļos. Es varbūt tā varētu tulkot. Tas nozīmē, ka viņa vārds ir zaudējis visu cieņu, visu godu. Viņš vairs nekotējās nekādā veidā īstā sabiedrībā. Tāds milzīgi noliekošs un iznīcinošs izteiciens par mūsu, par iespēju zaudēt savu cieņu un vārdam savu ticamību un īstumu un labumu. Un tāpēc, kad mēs lūdzam par vārdu, mēs patiesībā, un tas ir svarīgi to tā atcerēties, ka mēs lūdzam par divām lietām. Viens ir par to, kas Dievs ir, tātad viņa, kā mēs viņu saprotam, kas viņš ir, un mēs par to esam jau runājuši. Pamatā viņam ir šīs taisnība attiecībā uz mums, šī taisnība, vēlēšanās pēc taisnības, un otrs ir viņa reputācija. Atcerieties, šī reputācijas daļa tik ļoti skaidri izteikta, ka Jēzus teica, lai jūsu darbi spīd ļaužu priekšā, ka tie godā jūsu tēvu debesīs. Lai jūs gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie godā jūsu tēvu debesīs. Respektīvi, ar to, kāda mēs esam, Dieva reputācija tiek uzturēta vai iznīcināta. Un nekas jau nav drausmīgāks un patiesāks kā tas, ka mēs, kas kaut kādā veidā darbojamies ar Dievu vārdu vai nesam to vārdu, patiešām iznīcinām viņa reputāciju. Es nevaru iedomāties šausmīgāk likteni, kā kāda gods un cieņa un vārds būtu mūsu rokās, ka mēs to padarām par, kā tie angļi saka, par dubļiem. Bet es gribētu pievērsties tam otram vārdam. Šis vārds, to ja mēs saprotam, tas nav sarežģīts, bet otrs vārds ir svētīts. Tas tā ļoti dīvaini. Bībelē ir visu laiku, lai svētīts, un kad cilvēks svēt Dievu vārdu, un arī, jūs zināt, dievkalpojumā mācītājs beigās svētī draudz, un mums ir izteicieni, lai svētīts top tavs vārds, un ka mums ir, ka mēs svētījam
Ko mēs darām? Kas ir ko šis vārds svētīt nozīmē? Nu, svētīt, protams, ar to, ka viņa vārds ir svēts. Tas ir, kas ir Dievs pats. Tā ir viņa būtiskā iezīme. Tas ir, kas Dievs ir. Viņš ir svēts. Svētums nav kaut kāda īpašība, svētums nav kaut kas, ko viņš var dot tālāk. Svētums ir viņš pats. Piemēram, Dievs nevar savu svētību uzlikt kādam, it kā kaut kādu daļu vai kaut kādu piederumu iedot kādam. Ja kaut kas tiek svētīts, tad tas ir tāpēc, ka Dievs pats ir saistīts. Tas ir kā kristieši saprot, ka viņi kaut ko svēt, maltīt vai laulības, vai jubilejas, vai pat mājas un tā tālāk. Nevis, ka kaut kas, vai arī, ka mācītājs svēt draudz. Nevis, ka kaut kas plūst uz draudz, kā tāda svētības straumi, bet ka Dievs pats piestājās. Un tāpēc arī tie skaistie āroniskās svētīšanas vārdi ir tādi, kā tie ir. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu uz tevi. Apgaismot vaigas nozīmē, ka bērniņš ir ratiņos un bebīts redz māti, skatāmies uz bērnu. Viņi ir laimes pilni, viņi ir prieks, skatās uz bērnu. Tas ir, ko bērns redz. Un tas ir, kā mēs tajā svētīšanas vārdos saprotam, ka Dievs, lai Dievs skatās uz mums ar tādu prieku, ka viņš uz mums skatās, viņš nevar neiedegties priekā, lai viņa skats ir tikpat laimīgs kā mātes skats vai tēvs skats uz savu bebīti ratiņos. Lai viņš paceļ savu svēto vaigu un dod tev mieru. Lai viņš paceļ savu svēto vaigu. Pacelt vaigu nozīmē ievērot, atzīt, respektēt, būt ar tevi kontaktā. Bija ļoti interesanti, ka mums bija šeit ar bērniņu meitiņu tika izraut no ģimenes un 2 dienās aizsūtīt uz Baltkrieviju. Tēvs, bez tā, ka viņš draudēja mums 3 reizes, ko viņš visu izdarīs un kā viņš mūs iznīcinās, kas viņu paņēma, arī nevarēja pacelt acis. Viņš nevienā brīdī neskaties. Viņš kaut ko teica. Viņš teica, problēmas. Problēmas ir tiem, kas problēmas rada. Un šitā te, mēs jau to zinām no raketieriem, no gangsteriem. Tas ir tādu kaušļa stils, kas nevar skatīties acīs. Tas ir tā, lai neviens tev neredz. Tas ir tā kā cietumā, kad jūs bijis cietumā, tu neskaties nevienam acīs, tu tā, lai neviens arī tev neredz, tu tā šļūts. Nav tā kā ķinīšos, tāpēc. Cilvēkiem, jūs varat atpazīt cilvēki, kas ir bijuši tādās situācijā. Viņi vairs neskatās acīs un tā. Iemācās neskatīties, tā. Lai neviens neredz. Bet šeit tajā lūkšanā taisn otrādi, lai skatās, lai Dievs nevis novērš skatu. Mēs varam skatīties Dievam acīs un viņš skatās mums acīs un tā. Vai jūs pie saviem bērniem esat novērojuši, ka, piemēram, es esmu novērojis, ka viņi ir nikna vai apvainojusies par kaut ko, viņai neskatās acīs? Tieši tā. Viņai ir, tad, kad es to pamanīju, viņai bija 6 mēneši, es domāju, no kurienes tas? Bet viņi ir apvainojusies par to, ka, piemēram, mēs esam aizgājuši toreiz projām. Jā. Viņa ir palikusi mājās ar vecmāmiņu. Viņa neskatās. Es saku, tu esi dusmīga? Un tā. Un tad paiet kaut kāds brīdis, un tad viņi piedod. Un tad viņi sāk skatīt, viņi nesmaida, viņi neskatās acīs. Absolūti, pilnīgi. Mēs aizbraucam uz Latviju 73. gadā un atstājam dēlu
pie sievas māsas, un mēs atbraucam atpakaļ pēc 3 nedēļām pie dēla. Mēs tā domājam, dēls laimīgs redzēt tēvu māti. Absolūti ne, vispār kā mēs neegzistētu. Mēs nepiegriež mums nekāda vērība. Un mēs tādā šokā noilgojušies. Mēs neskaitamies. Un tev taisnība, ka ir aizvainot, tad negrib neko vairs, neko runāt, neko darīt, novēršās. Runā un reakcija. Jā, nekādu, neatbildu. Es redzu savādāk, bišķiņ, man liekas, ka bērns tā demonstratīvi parāda vecākiem, ka viņš var tikt galā viens. Un viņš to ir izdarījis veiksmīgi. Viņam nav nepieciešamības uzreiz tur kaut ko tur kontaktēties. Es vienkārši šobrīd esmu kopā ar savu bērnu, kamēr mamma ir darbā. Nu? Un tā kā atnāk mājās mamma, tu varētu iedomāties, ka vajadzētu būt tā reakcija, ko jūs tā mēģiniet skrien pretī. Nē, viņš tādā brīdī pilnīgi, es pārsteidzies, viņš pārliecinoši turpina darīt savas lietas. Man liekas, ka tas tieši tas, ka viņš parāda to, ka viņš tiek galā, viņš ir pietiekoši tāds. Es varu izdarīt to, ko jūs no manī vēlaties. Cik viņam ir tagad? 2,5. Kad nevis tur, ka viņš kaut kā tur iespītējās un tagad kaut ko tur mēģina tur darīt pāri, bet ka viņš tieši parāda, man bija jāpliek mājās. Viss ir ok. Mājās, un es visu to darīt. Arī tagad, kad tu esi blakām, es esmu tikpat patstāvīgs kā bez tevī. Labi. Es domāju, ka nē. Bet pieņemsim, varbūt, ka ir tas variants arī pareizs. Es vienkārši tā uzmanīgāk novērošu. Man liekas, ka tas darbojas otrādi. Es pateikšu, kāpēc es domāju, ka tas nevar būt. Mēs visi viens otru atdarinām. Obligāti. Tā ir mūsu dzīve. Šie itāļu pētnieki, kas to pirmo šoku mums iedeva 96. gadā, konstatēja, es tā ceru, ka jūs zinat, ka zīdains 3 stundas vecumā atdarina savu mammu. Ja mamma izliek mēli, panzais arī izliek mēli. Un viņi ir tagad pārbaudījuši to ļoti uzmanīgi un ļoti pamatīgi un vispusīgi, ka visa mūsu izdarības un tās atstāja savu zīmolu. Mēs visi viens otru kopējam un atdarinām. Un tāpēc tiem bērniem, kam ir šī spēja turpināt spēlēties vai kā aizvainotībā pagriezties vai mans dēls, tā darbība, ko mēs darām, mēs sakam, Jānīt, redz, cik tev skaists mantiņas tur ir. Vecīt pupās ir, ko viņš mums saka. Tu esi man pametis un atstājis, kā tev daļa ar manām mantiņām. Jo tas dabīgais būtu, ka mēs tā ejam pretīm kādam un saka, tā kā mēs satiekamies. Vienalga arī, ja mēs nejūtamies, mēs tūlīt reaģējam tā. Tad būtu ļoti jocīgi, ja es tev apkamt, Laura, un tu tā uzreiz tā paliks stīva, es būtu šokā. Es saprastu, ka es kaut ko pārkāps vai tu esi pārpratus vai kaut kā tā. Bet normāli mēs tā čau, un viss daram tā, kā otrs dara. Un mazam bērnam nedarīt tā, kā vecāki dara, ir manā redzējumā ir, ka viņš tīši kaut ko grib pateikt. Un tur es tev piekrītu gan, tas rāda vienu ļoti spēcīgu, arī šī aizvainotība, rāda jau tādu ļoti spēcīgu pašapziņu, ka es varu. Es nedarīšu tā, kā tu domā. Ko ne? Es neskriešu tā pret.
man tāda sajūta, ka tas ir kā tur ir tāds spēks, un mēs arī to jūtam, piemēram, tā aizvainotība. Man ir tiem maziem bērniem tur visu laiku visādi, kāds ir pa kaut ko aizvainots. Un interesanti, kā, piemēram, es jau esmu tāds tipisks vīrietis, sveiks, Andri, tu tā... Es biju ciemos pie Vilnis. Labi, jā, prieks tev redzēt, jā. Es jau tā, ja viņš tā, es arī tā, es atdarinu viņu, ja, to bērnu, bet, piemēram, Sandra nav tā, viņa vispār tam nepiegriež vērību, viņa tā turpina, it kā viss būtu normāli, un tad ļoti interesanti, tad tas bērns arī tā atlaižās, jā. Nu, tā viss ir normāli. Viņam patīk labāk, ka viņš čubina un ar viņu darbojas, nekā turpina, nu, tad tu esi patstāvīgs, tas ir ļoti foršs, paliec tur patstāvīgs, spēlējies savām lietām. Jā, es tikai domāju, ka te bija tas variants, kad atnāk mājās un tevi nesagaida, bet ir reiz, ka, teiksim, savu meita, man meita kaut kur tika aiziet, tā kā krustmāte brauc projām uz laukiem pie vecvecākiem. Un tad arī, ka, teiksim, viņi iekāpja autobusā, vai, teiksim, tā šķiršanās brīdis ir tāds, ka, vienkārši, nekāds tur, un man vienmēr tas licies ļoti labi un ļoti forši tieši, ka tie bērni ir tādi, pastāvēs. Nē, ir. Ka viņi tur noņā pie lodri. Jā, nē, pareizi. Jā. Nē, par to es nešaubos, ka ir, mums arī, piemēram, mēs esam pārsteigti, piemēram, Līzīt, kur Sandrai bieži jābrauc prom un tā, viņi tiešām var pateikt čau un iet spēlēties ar savām lietām bez kaut kāda aizvainotības vai kā. Es piekrītu, es domāju, tas moments noteikti ir. Man tikai liekas, ka tēvs vai māte bijuši prom visu dienu, es domāju, bet varbūt tā ir mana fantāzija. Un tagad pēkšņi atnāk mājās, ka šis turpina rakstīt savā burtnicā vai spēlēties. Ko? Vai ir profesors? Kā lūdzu? Profesors tāds, viņš nevar pārtraukt. Es īstenībā domāju par to, jā, bet vēl gribēju piebilst par to kopēšanu. Es domāju, ka ir baigā. Jūs taču arī kaut kā mājās arī redzat. Pie mums arī, kad dusmīgs uz otru, tad vienkārši neskatās acīs. Mazais ar tā. Jā, kad dusmīgs uz otru, tad noteikti neskatās acīs. Nevar pastīties. Ka es esmu dusmīgs uz, es neteikšu uz ko, bet es arī neskanu. Es daru savas lietas. Kaut kas vainas? Nē, nekas nav vainas. Tur ir vēl viens apstākļus, man liekas. Mēs savā starpā neskamies acīs, lai saglabātu tās dusmas. Jo parasti, ja ir tas konteksts, pēc tam... Tad viņi zūd, vai ne? Labi. Jā, vairs nevar patiesībā. Bet kamēr tu izvairies un tā... Tas arī labs papildinājums, ka patiesībā tas ir kā var noturēt to labo sajūtu. Tad otrs jūtās kaut kā, vai ne? Nejūtās labi, kad neskatās acīs. Nu jā. Un tas ir milzīgs spēks. Lai otrs jūtās tāpat? Jā, es tev parādīšu. Nedabūs man tik lēti. Jā. Ko tu man tagad solīsi? Jā. Gaidīšu. Jā. Sarežģīti mēs esam. Bet, par to svētīšanu. Man te ir atzīmēt daudz psalmu, bet es jūs nemocīšu ar to, kur visur ir runa par to, ka viņa vārds ir svēts. Bet tas nav jau vārds ir svēts, vai šim vārdam ir kaut kāds svētums, bet tieši Dievs pats ir svēts. Bet, ko es gribēju ar šo svētīšanu, patiesībā kaut ko citu jums pateikt. Un es vēl jūs turēšu 15 minūtes, un es jums to pateikšu. Tas viss sākās ar radīšanas stāstu. Radīšanas stāsts ir ļoti interesants veidojums. Tas arī tāpat kā mūsu tās lūkšana ir uz matu tāpat veidots. Ir 6 dienas, kā jūs zinat, un tad vēl 7. klāt. Pēc 6 dienas un 6 dienās visam jānotiek.
tur arī notiek drusku tāda mānīšanās, ka tur jāieliek 2 lietas vienā dienā, bet viņam visam jānotiek 6 dienās. Un tāpēc 2 dienās tur ir tāda šmaukšanās, kur 2 lietas notiek, kam nevajadzētu būt. Bet, jābūt paralēli. Un tas stāsts ir izveidots, jūs varat atcerēties, man jābūt labi, ja man būtu liela tāfeli, es jums uzzīmētu, ir ļoti skaisti veidots, ka vienā pusē ir, tas pirmais radīšanas stāsts ir tāds arhitektonisks, tas ir tāds arhitekta darbs. Un arhitekts veido telpu un telpu dekorē. Un radīšanas stāsts ir tieši tāda, tur ir izveidot telpa, un telpa tiek pildīta un dekorēta. Un ko tas nozīmē izveidot telpu? Burtiski, ja jūs atceraties, ka radīšanas stāstā ir 3 dienas, kad telpa tiek noformēta. Telpa gaisma, telpa debesis, un telpa, un šeit uz tā šmaukšanās bija zeme un jūra. Tur ir 2 lietas redzēt, ja? Bet jūra un zeme vienā dienā. Tātad 3 dienas gaismas telpa, debesis, parastās debesis telpa, un zeme un jūras telpa. Un tad nākošās 3 dienas ir šī dekorācija, kas tiek katrā tajā dienā ielikts iekšā. Tātad gaismas dienā, ko mēs liksim iekšā gaismas dienā? Zvaigznes? Jā, ko vēl? Saule, un ko vēl? Mēnesis. Saule, mēnesis un gaismas liekam iekšā. Tad otrā diena ir debes diena. Ko mēs liksim debes dienā? Putns. Un tad ir šī šmaukšanās diena, ir zeme un jūra, un ko mēs liksim zeme un jūrā? Zivs un rāpuļs. Un? Cilvēki. Un cilvēki. 3 lietas. Nē, no dzīvnieku un cilvēki ir 2 lietas. Tu atšķir zivis ir otra lieta. Dzīvnieki. Zivis, dzīvnieku un cilvēks skaitās pie dzīvniekiem. Un kā tu biji domājis? Tu jau runāji, kā tev nebūtu ast? Bijusi un ir. Es ceru, ka es tev neaizvaino, bet... Bet kā? Dievs radīja cilvēku. Nevis ast. Nevis ast? Tomēr ast mums ir palikusi pāri. Mata arī. Spalvas. Paklausies. Viņš tagad pietuvina šo pietuvina tā kā Darvins sāc runāt. Jā, tu te kaut ko sāc runāt. Darvins? Jūs tur protestējat tai galā, jūs tur visi salasījušies tādi protestētāji. Savu galvu jāpiepūlē, kā tu tur bija. Dievs paņēma... Nē, tas ir otrā stāstā. Nē, mēs par to pirmo. Tas ir nākošā nodaļā. Otrā nodaļā. Mēs šodien, Anna. Šodien tikai pirmo nodaļu. Ne, Bībelē tā nebija calīt. Nebija tā. Ir tā. Uzticies. Bībelē. Bībelē. Tev teica. Pagad, tā jau var robežoties. No zemes ņemts Ādams, tas bija otrā nodaļā, nākošā stāstā. Bet šī dienā? Ko? Kas bija tai pirmajā? Es tagad gribu precīzi. Pirmajā dienā ir gaisma, lai top gaisma. Bet tajā pēdējā dienā. Tā tad radīja dzīvnieku un cilvēks. Ak, šitā. Jā, visi 6 dienās. Dzīvnieks un cilvēks. Un tas ir tā apzināti. Tas ir, lai mums nebūtu nekāds pārpratums, lai mēs neiedomājamies, ka mēs esam kaut kā ļoti tālu no dzīvniekiem. Tas ir pats saprotams. Lai mēs zinātu, bet viss tas notiek 6 dienās. Tātad, kā arhitekts, izveido vietu, istabas,
Un tad istabas dekorē ar putniem, ar dzīvniekiem, ar putniem, ar zivīm, ar zvaigznēm un tā tālāk. Bet tās nav beigas, kā mēs visi zinām. Un tās nav beigas, jo beigas ir 7. diena. Un tur ir ļoti pasvītrot teikt, ka tā diena ir svēta, jo Dievs vairs neko nedarīja. Viņš nestrādāja, viņš atpūtās. Un tagad divas lietas. Viens ir, kā, ja mums būtu tas teksts priekšā, jūs varat to tā redzēt, ka tas sakārtojums nav tikai par šiem divām grupām, vietu un pildījums, bet visam tam ir tāda secība, tāda kulminācija. Tātad vispirms atdala tums no gaismas, tad izveidot debes velvi, tad zemi no ūdeņiem, un tad sākam pildīt vispirms ar debes zvaigznājiem un ķermeņiem, tad ar putniem, un tad 6. dienā beidzot ar visādiem dzīviem radījumiem, tostarp arī cilvēku. Viņam visam ir tāda piramīdiska, kulminējoša struktūra. Vispirms vajag pamatus, un tad mēs varam uz pamatiem būvēt nākošo, līdz nonākam pie 6. dienas cilvēku. Bet paliek 7. diena. Paliek diena, kur nekas netiek darīts. Un šis dīvainais izteiciens Dievs atpūšās. Sabats. Sabatdiena. Sapcīt, man vienmēr liekas, cilvēks ir, tātad, ja sabat ir, kā jūs zināt, mūsu sestdiena, tad cilvēks ir radīts piekdienas pēcpusdienā. Un kā mēs Latvijā zinām, darbs, kas tiek darīts piekdienas pēcpusdienā, ir diezgan nekvalitatīvs. Bet, tas tikai tās starp citu. Varbūt Dievs, ka viņš nekas nekvalitatīvs nav Dievs. Cilvēks ir foršs. Bet kas ar šo svēto dienu? Jo pēc tās struktūras šī svētā diena ir kulminācija. Ir kulminācija. Ir kulminācija visam. Tostarp arī cilvēkam kulminācija. Cilvēks nav tas augstākais, viņš ir 6 dienās, viņš pieder pie visa pārējā. Bet viņš ir vienīgais, kas var saprast 7. dienu, un viņš ir vienīgais, kas var 7. dienu izmantot. Lai ko darīt? Lai to turētu svētu. Un tāpēc ir šī dīvainība, ko es tās citu pieminēšu, mēs, kas esam bijuši Izrēlā, varbūt pat vairāk kārt, zinām, ka Izrēlā 90% cilvēki ir patiesībā no savas reliģiskās tradīcijas pilnīgi atsvešināti un neiesaistīti, neinteresē. Ne Dievs, ne cits. Varbūt es pārspīlēju, varbūt 80%. Bet jūs neatradīsiet nevienu šai zemē, un arī ārpus tās, kas sabatā strādāt. Tā diena vienkārši ir tā diena. Un tad mums jājautā, bet kāpēc tik spēcīgi, kur patiesībā vispārējais ir vienaldzīgs? Derība, Dievs, ticība, reliģijas, sinagoga, vispārējais. Bet šis lielums ir absolūts, un tur neviens to nepārkāps. Jo, protams, tas ir bijis tas centrālais notikums un saturs šai lielai reliģiskai tradīcijai. Ka ir šī viena diena priekš kā? Kur Dievs neko nedara.
kur Dievs pats ar savu klātienu svētī. Jo nav cits veids, kā var svētīt kaut ko. Tikai Dievs pats var svētīt, ja viņš ir klāt. Dievs nevar svētumu izlikt un kaut kur iedot kaut kam citam, tā kā tāda manta no kabatas. Ja ir kaut kas svētīts, tad tas ir, jo Dievs pats ir klāt un to dara svētu. Un sabatdiena ir svēta, tāpēc, ka Dievs pats to pilda, un nekas vairs nenotiek tajā dienā, lai nebūtu nekas cits, kas varētu šo dienu tādā veidā jaukt vai traucēt vai iznīcināt vai mazināt. Un tas nozīmē, ka kulminācija visai dzīvē ir, kāpēc mēs vispār dzīvojam, kas ir ieiet šajā dzīvot dēļ tā svētuma. Un tajā sakarā es kaut ko gribu teikt par tagad pārnestā nozīmē par mūsu svētdienu, bet runāsim par sabatu. Mēs tā runājam, tā populāri, ka ir 6 dienas, un tad mums jāpārtrauc darbs, lai mēs varētu, tie, kas to dara, Dievu lūgt. Iet uz dievkalpojumu vai Dievu lūgt vai atpūsties vai kaut ko. Tātad 6 dienas mēs strādājam, tad mums jāpārtrauc, lai mēs varētu Dievu lūgt. Bet jūdi tā to neskatījās. Ebreju tradīcija neskatās uz to tā. 6 dienas strādā un tad pārtrauc, lai varētu Dievu lūgt. Un tagad klausieties ļoti uzmanīgi. 6 dienas strādāt un tad pārtraukt, jo tā ir Dieva lūgšana. Tā pārtraukšana ir tā Dieva lūgšana. Tā nestrādāšana ir tā Dieva lūgšana. Nevis, ka mēs vēl papildus ejam uz sinagogu vai ejam uz dievkalpojumu vai kā. Iet uz dievkalpojumu vienkārši, ka mēs kaut kādā veidā gribam arī to izteikt, ko mēs darām un kā mēs esam. Bet tas nav tas būtiskais. Tas būtiskais nav, ka mums ir tāpēc jāiezīmē šo dienu ar to, ka mēs ejam uz dievkalpojumu. Nebūt, nē. Tas pārtraukums jau pats par sevi ir tā atzīšanās, ka mēs, atzīšanās, kas veido Dieva lūgšanu, Dieva godināšanu, Dieva svētumu respektēšanu. Kādā nozīmē? Kā to saprast? Tādā nozīmē, ka šis darba pārāvums ir tieši tas, kas dod iespēju cilvēkam, un es nezinu, kāpēc mācītāji no tā kaut kā to negrib atzīt, vienkārši atpūsties. Tā ir tā viena diena, kas mūs izlīdzina. Citādi mēs esam kalpināti, un kā, kurš ir kalpināts savā darbā un savos pienākumos? 7 dienas. Un tie, kam ir vairāk teikšanas, tie jau brauka apkārt, un viņiem ir brīvdienas pa labu un pa kreisi. Bet tiem, kam jāstrādā, tie ir rukā, un tiem, kam ir tiesības viņus turēt pie darba, un viņus kalpināt, tiem jārukā, lai tik varētu pelnīt, un viss pavēles ir, tur nevar pārtraukt un tā tālāk. Un tieši ebreji ievies šo pārāvumu un saka, nē, kā mēs godinam Dievu, ir, ka mēs pāraujam, apstādinam iespēju kādam otru likt strādāt. Un tāpēc ir tas brīnišķīgais, ka jūs aizbrauc uz Izraelu, ka tur viss apstājās. Nevienam nav tiesības otram likt strādāt. Protams, ir ārābi, kas tur savus veikals vaļā un tā tālāk, nav šis šabats. Bet pārējie neviens nedrīkst otram likt strādāt. Tā ir tā Dieva godāšana un atzīšana un svētīšana. Ka mēs ļaujam, lai Dieva taisnība, Dieva vēlēšanās, ka mēs atbrīvojam viens otru un nesākam arvien vairāk kalpināt un darbināt un tā tālāk, lai tas notiek. Un kā jūs varat pārliecināties, ka man ir taisnība, ir, ka tas neatiecas tikai uz šabatu. Bet es jau esmu minējis un vēlreiz atgādinu, ka šīs sabata ideja tik ieviest, vēl paplašināt,
ka ik pa 7 gadiem ir šī atbrīvošanas gads, kas atdarina vēlreiz nedēļu, ir šis jubilejas gads, kad parādi tiek piedot, kad ir jāsakārto, ja ir kāda aizņēmuma, tie visi ir aizmirst, ar to tiek visi izlīdzināti, nekas vairs netiek turēts, nekāda parāda netiek vairs skaitīt. Un ir vēl ne tikai jubilejas sabats, bet ir lielais sabats. Tas ir šis supersabats 50 gados, 7 x 7, 49, 50, kur viss atgriežas savās būtiskā, protams, teoretiski, bijušā kārtībā. Laikam reāli nekad tas tā nav noticis, bet tā ir tā Bībelē ierakstīts. 3. Mūzes grāmatā, 25. nodaļā, pilnīgi strikt un skaidri, ka tā tam jābūt. Kāpēc? Jo viss, tur ir teikts, viss pieder Dievam, tev nepieder zeme, tev nepieder tavu īpašumu, tev nepieder viss tas, ko tu esi uzkrājis un sakrājis un darbojies. Tas pieder Dievam. Un ir mums jāatrod veids, kā to atzīt un šo jautājumu atrisināt un atdot atpakaļ Dievam viņa godu. Un tāpēc, mīļie, ka mēs lūdzam, lai svētīts tavs vārds, tas ir drusku brangāk un spēcīgāk nekā mēs domājam. Nav tā, ka, lai Dieva vārdu nelietīgi velt nevalkājam vai kaut ko tā. Mēs patiesībā lūdzam, lai Dieva svētums un gods tiktu sargāts ar to, ka mēs gribam, lai taisnība valda, un to starp tas arī nozīmē, kur mēs citus turam kaut kādās netaisnības valgos, vai arī parādos un vispārējie, ka tās lietas mēs sakārtojam un gribam sakārtot, un gribam, lai Dievs arī sakārto. Un Dieva reputācija, Dieva vārds, ir tas, ka viņa vārds ir par taisnību. Kā es saku, šajā saimniecībā, šajās mājās, ka viss būtu pareizi sakārtots. Un godāt Dieva vārdu ir tā kā, ja jūs atnāksiet uz zvanniekiem, un ja tur būs nekārtība, tas nav zvannieka reputācija, tā ir mana reputācija, un Sandras reputācija, un mūsu visu kopīgā reputācija, kas ir papēžos. Un tāpat tas ir Dieva pasaulē. Dieva vārds ir negodāts un netiek turēts svēts, ja mēs nestāvam un savā dzīvē nedomājam, ka mums ir jāgādā, jāstrādā, jādomā, jārūpējās un ar visiem saviem spēkiem jāieved šo taisnību viņa pasaulē. Un es nobeidzu ar to, atcerieties, pretī viņa vārdam stāv maize. Mēs par to runāsim. Jūs varat jau tagad iedomāties, kā Dieva taisnība sasaistās ar to, ka ir maize. Es tā ceru. Tā, tas ir tas, ko varbūt kādam ir kādi jautājumi vai komentāri, vai kā citādāk. Man ir praktisks tāpēc jautājums, kāpēc ir tautas svētdiena ir pirmā diena? Tas Angļu kalendārā nedēļa sākas ar svētdienu. Es savā iPhone arī saku, ka nedēļa ar svētdienu. Progresīvs! Tā. Čau, prieks jūs redzēt. Visu labi, ja? Atā. Tas iemesls ir, protams, ka Jēzus augšām celšanās notika nedēļas pirmā dienā.
Un svētdiena ir nedēļas pirmā diena. Šabats ir nedēļas pēdējā diena. Tu pabeidzi svētdienu, nedēļu ar svētdienu. Tā noslēdz nedēļu. Svētdiena ir darba diena, ir pirmā diena jaunai nedēļai, un tāpēc svētdiena ir uzskatīt kā jauns sākums tai jaunai nedēļai, ko veido Jēzus augšām celšanās. Un patiesībā tur nāk līdz abas lietas. Viens ir, ka nedēļa tiek ievadīta ar svētdienu, respektīvi arī tā kā krievu valodā to daudz labāk izjust, ka tavu nedēļa sākās ar to, ka tu esi sācis to ar augšām celšanos, un tad visas nedēļas saturs ir šīs augšām celšanās zīmē un spēkā dzīvots. Un tad tu iztērējies līdz sestdienai, un tad tu atkal sāc ar to lādiņu, kas nāk no augšām celšanās ar savu jauno nedēļu. Tā ir tā drusku atšķirīga koncepcija. Nedēļa, tā ir pirmā darba diena bija. Nedēļas pirmā dienā, tā Bībelē arī tik teikts, nedēļas pirmajā dienā, darba diena. Nedēļas pirmajā dienā tās sievietes nāca uz Jēzus kapu un tad tā augšām celšanās fakts tika konstatēts, un līdz ar to šī diena kļuva par to ievērības pelnījusi dienu. Bet, protams, es domāju, ka es esmu par to, ka mums ir abas dienas. Es gribu 2 dienas brīvas. Es gribu sestdienu, es gribu sabatu, un es gribu svētdienu. Un es ceru, ka šeit drīz sabrauks Latvijā ļoti daudz hinduistu, un tad man būs arī piekdiena klāt. Un tā mēs turpināsim, jo ir ļoti skaista doma jūdu tradīcijā, un par to ir ļoti skaists grāmata, piemēram, Hešelam, Abrahama Hešels uzrakstījis tādu grāmatu Šabats vai Sabat, kur viņš šo ideju arī vēlreiz atkārto, ka debesis patiesībā, paradīze ir viens sabats, ir viss sabats. Es domāju, mums jāvingrinājas, jāsāk ar sabatu, tad ar svētdienu, tad ar piekdienu. Vai nav budistiem 4 dienu? Kāds zina budistiem? Varbūt, ka mēs varam jau tagad. Nebūtu labi, ja mums būtu tikai jāstrādā 2 dienas. Es strādā svētdienu, tevi tā ražīgākā darba diena. Es jau to uzskatu par tādu atpūtu. Jā. Bet, nu jā, tā kā... Tur jau tās pirmdienas, otrdienas te nosaukumu maldina. Tās pirmdienas, otrdienas, es domāju, vai kāds nevar izpētīt to, man liekas, tas nāk no frančiem, no francūžiem, no Napoleona laikmeta, kad nāk apgaismības laikmets, un kad cilvēki teica, ko tur ņemt šitās, tā kā angļiem ir montā, kas ir moonday, Tuesday, kas ir Thor diena, Wednesday, kas bija Wednesday, Thursday, Thor, un tā tālāk, kur ir visi šie vecās dievības ieliks tajā nedēļā, nosaukuma ziņā, nost ar dievībām un tādiem mošķiem. Mēs esam inteliģenti, racionāli cilvēki. 1, 2, 3, 4, 5. Pirmā diena, otrā diena, trešdiena diena, ceturtā diena, 5. diena. Tas ir priekš racionāliem cilvēkiem. Man liekas, tas ir no kurienes tas nāk. Kā ir krieviski? Понедельник, вторник. Kā ir pirmdiena? Kā? Понедельник. Kā nesanāk pirmā diena, bet вторник ir второй diena, otrā diena. Un ko tas nozīmē? Otrā diena, sredā, trešā. Un kas ir pirmā diena? Понедельник, es nezinu. Sredā ir vienkārši vidus. Sredā ir vidus, tādā gadījumā pareizāk būtu, ja svētdiena būtu pirmā. Nu redz. Nē, svētdiena noteikti ir pirmā pareizticīgā tradīcijā. Pavisam noteikti. Tā ir pirmā diena.
Ja reiz Kristus piedzima Bētlemē, doma bija tāda, ka Kristus nāk pie tiem, par kuriem mēs šeit runājam, ka netaisnība un nospiesta, nomāta. Tad kāpēc Bībelē, ja tā jaunajā darbībā ir tik ļoti samuģināts, un arī pagājušā reizē, kad mēs runājam, mums jābūt inteliģentiem un jāsaprot, ka jaunava arī nebija jaunava, un mums jāsaprot, ka tur tas, kas ir rakstīts, nemaz tā nebija, jo tas bija tikai izteiksmes līdzeklis. Bet varbūt, ka mums nav tā jāsaprot, varbūt, ka tu negribi tā saprast. Nav jau obligāti. Nē, es tikai gribu prasīt, kāpēc tas iztiks sarakstīts tik sarežģīti, tā kā priekš tiem inteliģentiem, nevis priekš tiem, kas... Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Paklausies, tu prasi patiesībā šādus jautājumus. Tos jautājums ir sekojoši. Ko lai mēs darām, ka mēs cilvēki esam pārmantojuši sākot ar kaut kur ap 17. gadsimtu. Tas ir attiecas uz mums rietumniekiem. Esam pārmantojuši vienu citu attieksmi un citu noskaņojumu, ka mums vairs nav vajadzīgi tik lielā mērā dzēja, valodas tēli, iztēlojumi, iztēles spēks, tad mums ir vajadzīgi tā kā mūsu nedēļa, pirmdiena, pirmā diena, otrā diena, trešā. Mēs esam matemātiski, racionāli, formāli tādi atgājuši no šīm poēzijas un mitoloģiskiem un tādiem dzējnieciskiem iztēles stāstījumiem. Un mums ir šis. Tas ir tavs jautājums. Un tas jautājums ir tagad tā. Un tādu mēs... Precizēt to jautājumu. Labi. Jo tā atbilde tavam jautājumam ir, ja tu vēl gribi vēl papildus jautājumu, bet uz to, ko tu esi jautājis, tā atbilde ir, piemēram, es varu tā pateikt, Dievs ļoti ir gribējis cilvēcei palīdzēt, un tāpēc viņš nāk pie mums ar savu palīdzību, ar savu padomu, ar savu svētību. Un Ziemassvētki to tā mums izsaka, ka mums ir dot šī dāvana. Jeb tu gribētu zināt, redzi, Marija bija grūta, un viņi bija spiest pierakstīties savā dzimtas pilsētā, un kamēr viņi tur esot, viņai piedzima jauns piedzimušais dēls, kas bija apsolīts pirms tam, ka viņai bija atnācis eņģelis, kas teica, Marija, tu esi Dieva izredzētā, tev piedzims tas, kas ir svēts, un tā tālāk. Kur versija mums labāk vairāk paņem un uzrunā? Es domāju, nav nekāds šaubu. Es sāku žāvāties, ka man kaut kādas šīs abstrakcijas Dievs ir pār mums un mums palīdz. Tas ir banāli garlaicīgi. Es gribētu, ka man stāstītu, redz jaunam, dzemdēja dēlu, viņa vārds ir Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu, gaisma spīd tumsībā un tā tālāk. Labi. Tas virsjautājums vienalga paliek neskaidrs. Ja mēs piekrītam tam, ka Dievs darbojās šajā pasaulē, un mēs esam līdzatbildīgi ar to, ko viņš katrā no mums, teiksim, ieliek, man īsti nav skaidrs, kā tad mums rīkoties, ja mēs saņemot Dieva darbu, arī, teiksim, tulkot jaunu bībeli vai veco tulkojumu, ja, viņā lasam lietas, bet tad laikā, ja mēs neesam pirms tam satikuši Jūru Cālīti vai vēl kādu citu augstu speciālistu, kurš mums var izskaidrot, kā tur bija grieķu valodā, un tad vēl no franču valodas pieskarties un vēl no angļu valodas, un tad radīt tādu kopēju bildi, tad ko man darīt, ja es nebūtu šeit atnācis? Tad es maldos visu laiku. Netiek. Tas ir tāds jautājums, kā man somāļi, žurnālisti prasītiem somāļiem, kas bija
Un patiesībā jau paliek, es neļaušu jums tagad neko pateikt, es pateikšu līdz galam. Man liekas tā, ka sanāk, kad no vienas puses mēs sakam, mums ir jābūt par taisnīgumu un godīgumu, un mēs esam līdzatbildīgi, un Dievs to vēlās, jo vecā darība mums to saka. Bet arī tie, kas tulkoja to Bībeli un bija sanākuši kopā, arī viņi jau gribēja ienest šo pareizo un kārtīgo saimniecisko attieksmi. Bet tur teiksim, ir savādāks tulkojums nekā man blakus saimniecībā esošiem liekas. Bet tie divi saimnieki, kuram tad ir tas pareizais saimniekošanas veids? Kaut kā mēģiniet saprast, ko es gribu pateikt? Es ļoti labi saprotu, ko tu gribu pateikt. Tanī pagājušais pieminējām, kur saimniece naktī augstumā ceļās pirmā, lai pēc tam kalpiem liktu iziet no otras puses skaidrs viens, ka saimniece... Tu labi atceries, jā. Nē, es vienkārši teiktu to, ka saimniece kalpus izsūtīs katru savā virzienā. Un vienmēr būs kāds, kurš viņus izsūtīs. Viņi nekad visi negulēs vienos spēļos. Un tanī mājā ir tikai viens spēles, kurā guļ saimniece. Pārējie gulēs varbūt uz salmiem, varbūt uz siena gultiņas, varbūt vispār uz dēļu grīdiņas. Līdz ar to vienmēr, manā skatījumā, tas noslēgums būs, un tas ir tas Dieva pirks. Jā, bet interesanti, tas tu tagad jautā par vienu citu jautājumu. Es vēl atgriezīšos. Es atgriezīšos pie tā pirmā jautājuma, bet es paņemšu arī šo otro, ko tu prasi par to, ka tagad tu saki, patiesībā tā taisnība pasaulē nemaz īsti tāda nevar būt, jo vienmēr būs kāds samāks, kāds augstāks, kādam labāk. Arī, bet tas zināmā mērā aizskat saistība ar to arī to Bībeles tulkojumu. Pēc būtības mēs varam uzskatīt, ka tās divas saimniecības. Vienā gadījumā viens saimnieks, otrā gadījumā tie, kas tulko šo Bībeli, tā ir sava veida saimniekošana. Ja? Un tagad mēs esam trešie, kas sēž pie galda un saka, tur tomēr viņi nav vienojušies. Tā kā varēja uzrakstīt foršāk bez lai. Bez lai būtu foršāk. Tā tēva mūsu tēvs debesīs, bez lai. Redz, bet tajā laikā, kur tad Dievs nebija klātenī brīdī, viņš beigās pie mums ir šis ar lai. Tu domā, viss kopā, ka tā saimnieka... Ka Dievs mums nepalīdz pietiekam, lai mēs tā tik pie skaidrības. Vai tā nesanāk gadījumā no tā, ko mēs šeit runājam, ka tā... Kad nesanāk, tā forši, kad ir tās tie saimniekošanas veidi pietiekoši dažādi, mēs vienmēr varēsim kritizēt, ja mēs tā pieejam. Man liekas, vai mums nevajag vairāk runāt par to, ka Dievs dara, cilvēks domā un Dievs dara, un mēs patiesībā palīdzam viņam. Kaut kā tādā veidā. Ir baigi sarežģīt. Bet es cenšos saprast, kas ir tava neapmierinātība. Tava neapmierinātība ir, ka iesim atpakaļ pie tā, ko tu saki, te ir teksti, kas ir tādi neskaidri arī visiem tulkošanas lietām, un kāpēc tad ir vajadzīgi tāda, ja nav tāds paskaidrojums kaut vai šeit vai kaut kur citur, tad neviens to nevar saprast. Bet pagaid, tas ir tā. Es sāku teikt, daļai tas, bet es vēl vienā citā veidā tev mēģināšu to pateikt, kā es to saprotu, bet mūsu somāļiem, ka viņi tika izmest uz aus, visu laiku žurnālisti gribēja visāds jautājums, viņi negribēja atbildēt, un viens no jautājumiem, ko viens žurnālists prasīja, bija, redz, kas būtu jums noticis, ja nebūtu zvanieki bijuši, kas jūs uzņēma? Un tas somālis ļoti pareizi, ļoti skaisti atbildēja. Bet bija zvanieki. Ir zvanieki. Un ar Bībeles saprašanu un tulkošanu. Es taču esmu dzīvojis savā dzīvē. Esmu izgājis visādām fāzēm. No bērnu kājas. Es domāju, nav neviena ticības tāda tradīcija, kurai es nebūtu kādu laiku gribējis pakavēties un pietuvoties. Un man tāpat mācoties seminārā vai pirms tam vienkārši ejot uz dievkalpojumu baznīcā un no mācītājiem. Un mācītāji ir visādi. Daži lieliski, daži netik lieliski. Es esmu gājis konferencēs, kur ir super cilvēki. Man mācījuši. Un tad es eju seminārā. Seminārā ir profesori, kas man vispār liekas garām. Es viņus neinteresē. Un atkal
gadās kāds, kas man milzīgi paņem, un es atveru visādas lietas. Un tā tālāk. Es dzīvoju Karību salās. Esmu mācītājs, un man pēkšņi atbrauc no Ņujorkas cilvēks, kas man kaut kā atver pilnīgi citu pasauli. Es redzu vīzijas, es redzu man visādi pilnīgi mistiski pārdzīvoja. Tad man atkal ir pienākumi citu runtā, un es sāku tulkot Bībeli pats. Man ir uzdots vadīt ārpus Latvijas Bībeles tulkošanu, tulkot šeit tas pats man jādara un tā tālāk. Un visur, un tagad, piemēram, man pašam ir vairāk kā 100 dažādas ieskat, kuras man pilnīgi cits domas nekā tas, kas šeit ir, un kā es tulkot, un kā vajadzētu tulkot, un tā tālāk. Un man ir tā privilēģija par to pat runāt šeit. Man ir audience, kas no manis prasa, lai es šeit sagatavotos. Man milzīgi jāsagatavojas. Tas nav tā kā no augša. Un tas viss no manis prasa, un tagad tavs jautājums, es to visu lieku kopā. Es tā skatos savu dzīvi, es saku, fantastiski. Es jau būtu, no vienas puses, varētu tādu fantāziju uzturēt, vai nebūtu forši, ja to, ko es tagad zinu, un kā es tagad varu, ja es būtu varējis to 25 gadu atpakaļ, un visu to zinājis, un man nebūtu vesela rinda kļūdas jātais. Un starp citu, es ļoti godīgi saku, man gluži neburtiski sviedri tek, bet, ļoti tuvu tam, ka es domāju, cik es esmu stulbs predikants bijis. Savā nabaga draudz, kas jāmokās ar to, kā es prediķoju. Es tagad redzu to, es saku, kā varēja tik trulli, tik idiotiski lietas runāt. Un es būtu gribējis, ka man tas tā nebūtu, ka es būtu, tu zini, to, ko es iedomājos, ka es tagad, es būtu gribējis, ka man nebūtu visu šīs kļūdas un jāmoc simtiem cilvēku draudz dievkalpojumos ar manām nevarībām. Bet tas taču ir bērnišķīgi, ja es tā sāku domāt, bet tā nav dzīve. Dzīve ir, tu esi šeit. 5000 citu varbūt nav šeit, bet mēs esam šeit, Es biju tur, un es biju tur, un es biju tur, un man viss tā ir, tas ir, kā es saprotu, ka tā Dieva žēlastība mūs satiek, gan ar tulkojumiem, kas man nepatīk, ar tulkojumiem, kas man patīk, ar tulkojumiem, kas ir izdevies, un tulkojumiem, kas nav izdevies, ar skaidrojumiem, ko es esmu dabūjis, lietas, ko es nesaprotu, tas, ko es pārprotu, tas jums tās muļķības. Tev jāklausās, un tā, bet tu jau neklausies, tu jau domā pats savu. Un tas ir tā skaistnē, es jokoju, ne, protams, tu esi brīnišķīgi klausies, tu pat atceries citādi no pagājušajā nedēļas. Bet es domāju, tāda ir dzīve. Tas ir, kā mēs esam, un katrā brīdī ir kaut kāda šī fantastiskā dāvana, kas mums nāk. Es nedomāju tikai šeit, es domāju arī ikdienā. Ja mēs varētu redzēt visu to, kas ir tādā citā rakursā, es vienmēr piedodies, tas jau jums jau paliek garlaicīgi dzirdēt, bet man vienmēr mūsu Ivars, tajā gājienā banga, ko mēs gājām, tad, kad viņš vēl nemācīja runāt, un tāpēc nevarēja būt aizvainots vai pārdomāt lietas. Mēs tur kritram bedrē un sakostiem zobiem tu tā. Un Ivars, kam nav šī, kam bija tikai acu mirklis. Un atkal iekrīt un sasitās, tāpat kā mēs. Un es no tā
tik daudz iemācījos. Es redzēju, mums vajadzēja būt tā kā Ivaram, nevis tā kā mēs štukojam, kas ir, kas būs, kāpēc, tā, viss sarežģīt. Viņam ir prieks par padomāt, cik daudz prieku uz galda. Un prieku visapkārt un tā. Un pateicība. Un pateicība. Prieku un pateicība, jā. Un ja varētu to tā ģenuīni, tu zini, auklēt sevi. Es domāju, ka tu man patiesībā arī kaut ko pateici tagad, ko es tā nebiju iedomājies, un tu varbūt pielikt mums vakaram tādu skaistu punktu, ka mēs lūdzam šo lūkšanu svētīts, lai ir tavs vārds, tad patiesībā es domāju, ka tas ir, ko mēs sakam, ka viens veids, kā svētīts ir vārds, ir, ka katrs mirklis ir šādā veidā pilns ar viņu, tāpat kā šabats ar viņu klātesību un svētību. Ka mēs ne tikai kaut kā saka Dievs tur, lai viņa vārds tik svētīts, bet kad mūsu dzīve ir tā Dieva vārda svētīšana. Tas man, ko tu man esi pateicis. Jūs man arī kaut ko pateicat. Paldies. Labi. Es iztukšu uz to mūtu. Mēs to piesausim uz lūkšanu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers, kas augstāks kā cilvēku prāts un saprašana, lai sveitī mūsu sirds, mūsu domas, Kristu Jēzu. Āmen. Paldies, paldies par jūsu līdzdalību, par visām labām dāvanām. Skaistu vakaru. Tas viss ir jāsadod. Tas ir tā dziesma, ne tikai